Bērnībā es centos gūt abas lietas. Gan šo pārdzīvojumu, ko dod daļliteratūra, un tajā pašā laikā atkal tādu sakārtoto, sistematizēto interesi par vēsturi, kas man piemīt joprojām. Literatūra, manuprāt, ir viss, jo caur literatūru jau jebkura cilvēka zināšana kopums tikai var realizēties. Caur literatūru cilvēks var aiziet pie tālāk paudzēm. Un caur literatūru vispār notiek jebkāda veida civilizācija, kultūra un viss. Literatūra ir viss pamatā. Es arī sevi nevaru iedomāties ārpus grāmatām, jo būtībā viss, ko es savā mūžā esmu uzzinājis, darījis, gribējis, un ko es darīju tagad, tā vai citādi saistās ar iedzienu literatūra. Grāmata ir man izveidojusi, un tagad ir dīvaini, ka gadiem ritot tieši grāmatu rakstīšana ieņem aizvien lielāku lomu manā dzīvē. Ja es iedomājos savu dzīvi, tad jau no bērnības grāmata veidoja arī man pašu. Es varbūt esmu lielākā mērā grāmatu produkts kā jebkurš cits, jo man bērnība iekrita tādā grūtā kara un pēckara laikā, kad lielā mērā reālā dzīve un viņas piedāvātie prieki bija ļoti ierobežoti, un jo vairāk bija tikai viena sfēra, kurā varēja patvērties. Un tā bija literatūra, tas bija grāmatas. Protams, bērnībā bērnam tās vispirms ir pasaku pasaule. Un arī pat jāsaka, ka šī pasaku pasaule kaut kādā mērā man formēja arī vēlāk. Es vasaras pavadīju laukos pie vecmāmiņas, un tur dzīvoja mātes māsa, kurai bija ļoti daudz grāmatu, ko viņa pirms kara bija sapirkusi. Un līdz ar to man vasara pagāja ne tik daudz kā sauļošanās un peldēšanās vasara, kā lasīšanas vasara. Es pat atceros to, ka es gaidīju, lai ārā līst, lai man nav jāiet uz lielu peldēties, lai es varu mierīgi ņemt atkal kādu grāmatu un viņā iegrimt. Jau tajā vecumā, kur bērns vispār grib kaut ko uzzināt par pagātni, tad, kad rudenī es saņēmu pirmo vēstures grāmatu, ar kādu baudu es viņu šķirstīju, lasīju. Un pat tās ilustrācijas, kas toreiz tālajos 40. un 50. gados bija ļoti primitīvas, man bija vesela pasaulīte, kurā es iegāju iekšā un kurā man likās, ka es pastaigājos. Es jūtu, ka vēsture ir tā sfēra, kur man ir tuvāk nekā tā padomi realitāte, kur bija apkārt un kurā es pilnīgi nevēlējos būt. Varbūt mazāk man interesēja tā brīža literatūra, tā brīža daļliteratūra. Man negribējās zināt to kaut ko līdzīgi, kā tas, kas notiek ap mani apkārt, tie cilvēki un tas sabiedrības sprosts, kādā mēs bijām, un arī daļliteratūrā es meklēju kādu citu pasauli. Viens no pirmajiem varbūt, kas lielā mērā mani iespaidoja un arī kaut kādā veidā formēja, tīpaši man, jo vēlāk, sākot kaut ko rakstīt, bija franču literatūra un ļoti lielā mērā Antols Frants. Man patika, kādā veidā viņš izklāst kā tēmu, un es varu atzīties, ka tas pirmais paņēmienu kopums, kādu es aizgūju, kad es pats sāku rakstīt, bija patapināts no Antola Frants. Bet atkal tajā pašā laikā, tomēr es domāju, ka arī bērnam ir svarīgi jūt audzināšana. Tas, kas man atstāja grandiozu iespēju, tas bija Dostojevskis un brāļi Karamāzovi. Un faktiski jau ir diezgan, varbūt, neatbilstoši. Man bija 13 gadi tajā brīdī, kad es lasīju brāļus Karamāzovs, bet es neaizmirstam. Es līdz šim brīdim to visu atceros, tas viss ir manī. Un es domāju, ka arī tas man kaut kādā mērā raisīja interesi gan par tādu krievisku vidi, par un pavisam lietām par cilvēciskajām kaislībām. Daudz cilvēku domā, ka man interesē vairāk tāda pedantiska zinātne, kaut kas tāds mierīgs, sakārtots un pareizs. Patiesībā nē.
Es ļoti mīlu taisni dramatiskas lietas, un man Dostojevskis un Šekspīrs ir tuvi pārdzīvojumi avoti. Un tāpēc patiešām, jā, Brāļa Karamāzova, es pilnīgi dīvainā veidā atceros pat to, kā es paņemu to grāmatu, viņas vāku, kā es atveru, un tad, kad es krītu šajā pārdzīvojumu bezdibenī. Latvijas kultūrā grāmatai bijis ļoti liela loma. Pat varētu teikt, ka literatūra un izglītība ir bijis arī vietējās mužniecības, arī pilsētu iedzīvotāju prioritāte. Savulaikā bija pat tāds teiciens, ka Baltija tā ir izglītotā, bet bez bilžu teritorija. To, ka varbūt mākslai mazāk loma šajā teritorijā tika piešķirta kā grāmatai. Grāmatas rakstīšanai, lasīšanai, grāmatas lomai, izglītībā. Un tāpēc arī Baltijā un arī tieši Latvijā ir veidojušās ļoti labas bibliotekas. Tas, kas ir mūsu bibliotekā, mūsu muzeja bibliotekā, krājies tādā ļoti interesantā veidā atspoguļo šo te tēmu. Pie mums ir nonācis tā kā tāda liela spoguļa, sīkas lauskiņas, kaut kas no šīm muižu bibliotekām. Vairums, protams, ir Nacionālajā bibliotekā, bet arī mums ir nonākušas grāmatas, kur piederību uzreiz var konstatēt. Jūs atveriet vāku, un tajā ir ielīmēts ex libris. Ex libris no grāmatām tulkojumā. Tā ir grāmatzīme, kur ir grāmatas īpašnieka vārds uzvārds un arī viņa ģērboni. Šeit mēs nonākam atkal pie interesantas lietas, ka ļoti bieži ex libri ir pateicīga tēma arī vietējās heraldikas mākslas pētīšanai. Viena no pašām izcilākajām bibliotekām atradās Kurzemē, precīzāk Zemgalē, Blankenfeldas muižā. Blankenfeldas muiža 18. gadsimta beigās piederēja tādam Andreasam von Königsfelsam. Viņš bija ierēdnis Krievijā, viņš bija izteikts bibliofils, kurš bija izveidojis ļoti lielu biblioteku un kura interesantā veidā savu laiku bija kā pazudusi. 1840. gadā Blankenfeldas muiža tika pārdota, bet nākošie īpašuma baroni von Hāni šo biblioteku nesaņēma. Viņa palika Königsfeldas dzimtas īpašumā, un pēc tam viņa it kā pazūd. Un tālākais turpinājums ir ļoti interesants. Mums ir bibliotekas skapis, kas tieši nāk no Rundāles pils. Pārējos skapis mēs pasūtījām kā kopiju. Tagad skapi mums ir, nav ko likt iekšā. Un mēs lūdzam Nacionālo biblioteku, lai viņi mums iedod kāds skaists iesējums. Un tagad atnāk tie iesējumi vesels kalns, un viņi tiek izlikt šeit uz šī galda. Es tagad ienāku iekšā un uzreiz, ko es ieraugu? Es ieraugu grāmatas iesējumu un uz vāka iespiests super ex libris. Un ko es redzu? Es redzu von Königsfels dzimtas ģerboni, un tajā pašā brīdī man uzreiz ir skaidrs, tā ir slavenā pazudusī Blankenfeldas biblioteka. Redziet, kur ir āķis un kāpēc ir jāprot kaut kas no heraldikas. Jo Nacionālā bibliotekā viņi nebija šo ģerboni uzpazinuši, un iespiests nekur iekšā nav Blankenfelda. Vienīgais atslēgas punkts ir ģerbons. Un tā kā mūsu darbiniece Valda Kvaskaus savā laikā vēl bija pētījusi šo te Königsfeldas biblioteku un zināja viņas izcelšanos un to, ka viņa ir pazudusi. Un man arī tas bija jēdziens, slavenā Blankenfeldas biblioteka. Un pēkšņi viņš šeit ir. Un absolūti sagadīšanās. Nacionāla biblioteka varēja atsūtīt kādas citas skaistas grāmatas. Un piedāvājam, kas vēl ir fenomenāli. Tātad 1840. gadā, kad pēdējā grāfa Königsfels māsa pārņēma to biblioteku, viņi varēja mētāties nes pa kādiem šķuņiem. Viņi ir ļoti labā stāvoklī. Ļoti daudz bibliotekas, kas nonāca pēc 920. gada agrārās reformas Nacionālajā bibliotekā, bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Šīs ir perfektas. Kā viņas izdzīvojušas?
neviens nezina. Gadījums ar Blankentvielas biblioteku rāda, kāda nozīme ir heraldikas zināšanai. Un heraldika, tas ir tāda patības zīme, tāda īpašuma zīme, ārkārtīgi spēcīga, kas ir ne tikai iezīmēt savu mantu. Heraldika, ir zīmju kopums, kas veidojās saistībā ar krustkariem. Vispār ar kariem, jo mēs arī mūsdienās zinām, ka taču ir vajadzīgas uniformas dažādās krāsās, lai atšķiet, kurš ir kurā pusē karojoši. Un vēl vairāk tas bija vajadzīgs ļoti haotiskajā krustkara laikā, kad katrs bruņinieks nāca kā individuāla persona. Un līdz ar to ģērbons uz viņa vairoga bija tas, kas viņu iezīmēja. Un līdz ar to tas bija ne tikai viņa atšķirības zīme, tas vienlaicīgi bija lepnuma zīme. Viņš gribēja šo zīmi padarīt slavenu, lai pēc tam atstātu saviem bērniem un bērniem. Un tas ir veidojis savukārt šo ģērboņa cēlo lomu. Tas ir saistīts savā starpā paaudzes. Tas atgādināja katram cilvēkam, ka viņam ne tikai jādomā atpakaļ ir par saviem senčiem, neapkaunot savu senču godu, bet atstāt savu vārdu, neaptraipīt arī nākošām paaudzēm. Atstāt savu dzimtas lepnumu, dzimtas tradīcijas un dzimtas ģērboni. Heraldikas komisija ilgu laiku domāja, kādā veidā varētu jau tos pirmos esošos ģērboņus darīt pazīstams plašai sabiedrībai, un šajā brīdī izveidojusies tāda laimīga situācija, un pateicoties Valērija Belakoņa kunga atbalstam un iniciatīvai, varēs izdot grāmatu dzimtu ģērboņu mūsdienu Latvijā. Šis izdevums ir ārkārtīgi vajadzīgs. Es domāju, ka viņš radīs veselu tādu, uzreiz, sakot, mēs esam galu vaļā daudz gribējis, jo viņi sapratīs šo motivāciju. Un sapratīs, ka tas ir skaisti un ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Ja tas, ko pēckara laiks ar visu tādu šo te proletārisko, tādu nabadzības kultu un necilības un pelēcības kultu, ir dragājis. Vajag tādu dzimtas pašapziņa. Grāmata joprojām veido personību, un ir naivi iedomāties, ka visas mūsdienu tehnoloģijas var grāmatu aizstāt. Es uzskatu, ka grāmatas māģija pastāv tajā formā, kāda viņa reiz ir radīta, ka grāmata, kuru atšķir lapas, druka, viņas noformējums, viņas vāks, tas viss ir tas, kas cilvēku uzrunā un kas ir svarīgi, jo, lai varētu sev veidot kā personību, es uzskatu, ka joprojām ir jābūt tam uzvām maģiskajam aktam, kad paņem šo grāmatu, viņi atver, jūt viņu smaržu, apsēžās ērtāk, un kad viņi lasa. Jo tad noteikti tas lēnais kontakts starp grāmatu ienāk tevī, tad viņi darbojās, viņa nosēžās zemapziņā, un viņi tur paliek.